Ugunsgrēks Jēkabpilī Pormaļa ielā 76 notika jau maijā, taču ēkā turpina mitināties 3 radniecīgas romu ģimenes. Pirms mēneša tika pabeigti 8000 latu vērti remontdarbi 4 dzīvokļos Pils ielā 57 un Madonas ielā 81, taču ģimenes visu šo laiku kategoriski atsakās pārvākties uz pašvaldības piešķirtajiem un izremontētajiem dzīvokļiem. Acīm redzot, ka mēs turpināsim darbus, lai nojauktu šo tēku, jo tādu graustu mēs turēt nevaram. Ja viņi paši labprātīgi no turienes neies ārā, tādā gadījumā nāksies to darīt jau ar citiem likumīgiem piespiedu līdzekļiem. Tikmēr Stepānu ģimenēm nolēmis palīdzēt Jēkabpilī pazīstamais aktīvists Pēteris Sprugts. Jau vairākas dienas viņš minētajā ēkā, kas ir pašvaldības īpašums, uzsācis nesaskaņotus rekonstrukcijas darbus. Pēterim Sprugtam bija darīt zināms, ka šādas darbības ir pretlikumīgas un pretiesiskas. Un viņš tika brīdināts, kad viņam tās ir jāpārtrauc. Mutiski viņš tika brīdināts, ja viņš vēl turpinās šīs darbības veikt, tad tālāk sekos jau acīm redzot cita veida pasākumi, lai viņa darbības apturētu. Te tiešām ignorēšu, bet tas man absolūti neuztrauc, jo pa labiem darbiem jau pat Daugavas krastmalā jau sodies saņēmis no Sirmoča kunga. Bet jā, pa labiem darbiem sodēt, tas nav taisnīgi. Pēteris Sprugts uzsver, ka nodarbojas ar labdarību un māju atjaunot gatavs par 10 000 latu, ko iegūs no ziedojumiem. Es domāju, ja atvērtu kontu, lielākā tautas daļa man jau ir, esmu iegūs uzticību, es domāju, ka tautu noziedotu, lai šo māju atjaunotu. Arī plāns, kā savākt ziedojumus, Pēterim Sprugtam jau gatavs. Šeit sākops un tad iešu uz Unibanku, jo es gribu atvērt tādu kontu, lai arī būtu sameklēt uzticības persona, kas varētu šo kontrolēt. Jo es negribu uzņemties pilnīgi uz savu vārdu, lai manai uzticības personam, to es izvēlēšos Unibankas pārvaldnieku, pirmām kārtām vēl varbūt kādu. Vai viņš ir piekritis jau? Nē, man tāda ideja. No savāktajiem ziedojumiem plānots iegādāt celtniecības materiālus, pusdienas strādniekiem un vajadzības gadījumā arī samaksāt sodu par nelikumīgo būvniecību svešā īpašumā. Jāatgādina, ka par darbiem Daugavas krastmalā Pēterim Sprugtam jau tika uzlikts 20 latu liels sods, taču par nelikumīgu būvniecību tas var būt pat 10 reizes lielāks. Tomēr tas aktīvistu neattur no būvniecības iecerēm. Nabaks nabagam vienmēr palīdzēs. Vienīgi no miljonāra ir tāds sakāmvārds, pat pirdienu neizspiedīs. Jāpiemina, ka arī Latvijas Būvinženieru savienības darbinieki, apsekojot ugunsgrēkā cietušo māju, izdarījuši savus secinājumus par ēkas drošību. Ja dzīvamās mājas renovācija vai rekonstrukcija nav liederīga, un dzīvamā māju ieteicams nojaukt. Pēc tam, kā jau katrā slēdzienā, šeit tika uzsvērts, ka jebkuri būvdarbi, tā skaitā nojaukšanas darbi, ir veicami saskaņā ar noteiktā kārtībā izstrādātu un akceptētu projektu. Sarunas laikā ar Vidusdaugavas televīziju ģimenes, vienā no kurām ir tikai dažas dienas vecs zīdainis, kategoriski atteicās no iespējas pieņemt kādu no pašvaldības piešķirtajiem dzīvokļiem, jo nams Pormaļa ielā esot dzimtās mājas, tāpat bērniem esot tuvāk līdz skolai un bērnu dārzam. Viņuprāt, divos savstarpēji savienotajos dzīvokļos Pils ielā esot nepieņemami dzīves apstākļi, jo grīda sastāvot tikai no dēļiem un skaidu platēm, caur kurām lietus laikā sūksies ūdens. Tur ar mazu bērnu tas nav iespējams dzīvot, viņš momentā var saslimt. Bet vai jūs uzskatāt, ka šajā mājā pat labi un pusgadu mitināties tam bērnam ir veselībai atbilstoši apstākļi? Ja iztaisīt kosmētisko remontu, tik tiešām jau par cik ugunsgrēks bija maija mēnesī, tās sienas jau ir, var teikt, izžūšas no tā ūdens, ko ugunsdzēsējs palaistīja, tas būs 10 reizes veselīgāk nekā tai Pils rajonā. Tāpat Pēterim Sprugtam un romu ģimenēm nepieņemama šķiet novecojusī āra tolete, taču Sijā pilsnamu pārvalde darbinieki apliecināja, ka tuvākajās dienās tiks sākta jaunas toaletes būvniecība. Lai gan Stepāne Vidusdaugavas televīzijai solīja, ka noteikti paliks dzīvot savā dzimtajā namā un gaidīs tās atjaunošanu dažas stundas vēlāk starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un romu ģimenēm, tika panākta vienošanās, ka vismaz daļa no viņiem pārvāksies uz jaunajām mājvietām.
Ha, ha, ha.